9. vietā ir cilvēks, kurš visu dienu pukstēja, un es domāju, ka viņam iet pavisam slikti, bet īstenībā nemaz tik slikti neiet, un ļoti tuvu bija arī fināliem, pietrūka puspunkts. Tas ir Andis Freivalds, 9. vieta. 8. vieta. Nu, es ceru, ka tā būs jau tradīcija. Pirmā reize bija pārsteigums, otrā reize jau liekas jau normāli, un trešā būs likumsakarība, vai ne? Imants, 8. 18 punkti un 25 zivis. Viņš mācēja viņām sarunāties, un tas deva viņam finālus. 7. vieta, jāsaka, laikam lielākais pārsteigums. Man noteikti, bet viņš man pačukstēja, ka tas, ko es viņam teicu, ka jāstrādā, tas strādāja. Labi, ka man tā nebija. Un tas ir Agris Rudzāns, 7. vieta, 18,5 punkti, pirmais fināls viņa karjerā. 6. vieta, nu, bišķi vairāk kā viens fināls karjerā. Anatolijs Livdāns, 18,5 punkti, 25 zivis. 5. vieta ir bijis finālos, bet es ceru, ka būs arvien biežāk, jo spējas ir Viktors Salimigrājevs, 18,5 punkti, 27 zivis. Dalīts labākais zivju skaits, un ik pa laikam es dzirdēju, ka viņš vilka. 4. vieta, Juris Fjodorovs, 20 punkti, regulārs finālists, Rūdīts. Tā kā būs interesants duels Viktoram ar Juri, jo Viktors pamatturnīrā varēja Juri vinnēt. Tagad redzēsim, kā būs. 3. vieta. Man ļoti liels prieks īstenībā. Tas ir cilvēks, par ko es tiešām vienmēr priecājos, ka tiek finālos, jo viņam tā forela patīk, viņam patīk šie dīķi, viņam patīk hārbēts. 20,5 punkti, Edgars Staris, 3. Nu, un cilvēks Burvis, kurš turpina burt un turpina ķert un turpina vākt punktus un turpina vākt finālus. 21,5 punkti, Raimonds Kinerts. Malacis. Nu, un jāatzīst, ka šodien man bija viena cīņa, kur man pārgāja pāri kā tanku. Nomazgāja vienā setā, bez variantiem. Es domāju, ko viņš ir tik jocīgi wobleri šitā ķer. Bet nevelti, pārliecinoši, pa veselu puspunktu apdzenot otro vietu. Vienos vārtos, kā traktors. 22 punkti, Jānis Mednis, 1. vieta pamatturnīrā. Pilnīgi Anatolijs metat pildspalvām jau Medni. Viņš nebija apturams. Tā kā lūgums nostāties labākais astoņnieks, bildīte, pirms kaujas visi vēl smaidīgi, vēl nav saplēsušies. Nu, un tagad dueļi. Jānis Mednis spēlēs pret Imantu Vītolu. Varētu būt viens no interesantākiem dueļiem. Aplausi, jā. Otrais būs Raimonds Kinerts un Agris Rudzāns. Es piesakos Rudzānam blakus stāvēt. 3. Edgars Staris un Anatolijs Livdāns. Būs arī ļoti interesants duels. Un 4. arī būs ļoti interesants duels. Juris Fjodorovs pret Viktoru. Šodien 3 reizes redzēt. Jā? Viņš uz barūtu. Zini kā, tas ir tāds galīgi kraņķis variants. Nu, nē, šitie dziļāk. Viņš paņem vārdu. Kāds viņam skaitās uzmanības? 45. 45 F, jā? Un fire. Kā? Un fire. 4, 3, 2, 1.
Edgars zivs. Atbrīvojam. Edgars zivs. 1-1 ar Anatoliju. Jānis Mednis zivs. Anatolijas Livdāns zivs. 2-1. Jānis Mednis 1. Pieci, 4, 3, 2, 1. Turpin.
bija teikt, ka šodien mugurkaula un veselīgās Norā. Nekas? Būs nākošā. Mēs par to spēlējam. Nu, tagad. Dāj vēl vienu. Maiņa. Kā jau mums par viņam jau. Man ir pieredze darbā. Kāds tur kāja bija Pēdējā minūtē. Desmit minūtes līdz startam. Lūgums sagatavoties. Aiziet preso! Pēdējā minūte. No pulcēmies. Astotā vieta Imants Vītols. Aplausi Imantam. 7. vieta Agris Rudzāns. 6. vieta Juris Fjodorovs. 5. vieta Edgars Staris. 4. vieta Anatolijs Livdāns. 3. vietā Viktors Salviņš. 3. vieta Viktoram aiziet attiecīgi kaulas un kausi. Vīķa, Koreja līgas keponiņš? Jaunais. Jaunā. Nevien vēl liekos. Nu, to līdzos. Tev ir labāk, tā? To jau pateikt. Tālāk, attiecīgi balvas no Osram. Ļoti laba lieta, varēs sieties tumsā un redzēs visu. Un Sopes lietas abonements, uzmanīgi izlas uzvārdu. Садим Гореев. Все нормально. Прям завалили. Viktor. Ништяк. Viktor, kafija tev no Roketbīna un lai tev
ceļi nečīst. Viņš nevar tik daudz pacelt. Pēdējie 40. Jūs nabaga dievu cilvēku sagrozījāt, viņš taču tulīt Apgāzīs. salūzīs. Tas ar lubrikām. Otrā vieta. Vīķa. Zaudēja pašās beigās pamaturnīru labākiem. Tas ir normāli. Gadās. Tas ir normāli. Vienalga izcils starts. Raimonds Kīnerts otrā vietā. Nu, turie. Raimi grūti stāvēši. Bet aptrauc. Pēdējie 40 Ostrāms šitās Luturīs to nebija. Darbā arī nonāk. Jau baterijas beidz. Un pat galva. Tev jau noderes. Un pēdējie 40. Vēl. Nu, Raimiks sasparēsies, nečikstēs. Nu, un tad ir Viņš pēc Džeka Daņilova sacensību labākais. Visus šitas uzvarēja viņam pamaturnīrā. nepalīdzēs, vai ne? Visus uzvarēja Toļka finālos. Džeka Daņilova. Pirmā vieta Jānis Medrūs. Atdzīvojās. Un izlases cepurī. Izlases cepurī. Izlases cepurī, kad pasot arī vesti šitam laikam. Baigi labi. Jā, zem kaut kas nomet, ja man kas ir pie lielā vai